kad es atstāju mazuli un tad pa klusām aizēju projām, kamēr viņš ir aizņemts. Jo tas veido to risku, ka pēc tam vēlākā vecumā mazlītim veidosies lielāka šī šķiršanās trauksme, un viņš reaģēs vēl spēcīgāk pat tad, kad nebūs vecāks aizdevies projām, bet kad jau būs atnākuši kādi sveši cilvēki. Tāpēc labāk ir veidot šo pakāpenismu. Un tad arī, ja ir, piemēram, auklīte vai omīte, veidot šo pakāpenismu. Jūs zinat, ka jums būs jāiet pie kāda ārsta, nedarīt to, kad jūs aizvedat un atstājat tieši šajā periodā, jo bērns vienkārši būs ļoti jutīgs. Bet, ka jūs jau iepriekšējā dienā aizbraucat padzīvoties, un ka tur jau esat veidojuši šo pieredzi, kad vecāks iziet uz minūti, atnāk atpakaļ un tam līdzīgi, tad ir jābūt tai pieredzei, un tad jau viss ir visam vienkārši. Vissarežģītāk ir tad, ja bērnam vispār nav šāda pieredze, tieši šķiršanās pieredze, kad vecāks aiziet un atnāk atpakaļ, un tad 2 gadu vecumā bērnam jāiet uz bērnārzu.